Sveicieni! Šodien gribu ar jums parunāt par Merkūra un Marsa sekstilu. Tas ir lielisks aspekts, kad mēs pēc strīdēties varam ar pozitīvu rezultātu. Par to arī parunāsim, kā strīdēties, lai šis rezultāts tiešām būtu pozitīvs, lai mēs nevis karotu vai kādu iznīcinātu, bet iegūtu sapratni un mieru. Un apskatīsim arī tādu klasisko Merkūra un Marsa sekstila raksturojumu astroloģijā, jo šis ir aspekts, kas ienes tādu dzīvīgu enerģiju, ātru domāšanu un uzreiz arī ātru rīcību, kas ved mūs pie rezultāta. Tātad plūstoša saikne starp mūsu domām un starp darbību. Un šeit mēs kļūstam tādi modri, mūsu ķermenis, mūsu prāts runā vienā valodā, un mēs ātri savas idejas pārvēršam reālos darbos. Un šī labvēlīgā enerģija ir jūtama dažas dienas pirms un dažas dienas pēc precīzā aspekta. Šis ir arī tāds lielisks motivators, šis aspekts, lai mācītos kaut ko jaunu, lai darbotos. Šeit var palielināties arī drosme, iepazīties ar svešiem cilvēkiem un ātri pieņemt lēmumus, rīkoties. Un kā tad ir ietekme uz mūsu karjeru? Arī šeit ir šī labvēlīgā ietekme ātri reaģēt, izprast tirgu, situāciju, pārliecinoši runāt, ir spēja labi argumentēt. Un tie, kas darbojas radošās jomās, tiem ļoti ātri un viegli radošās idejas pārtop konkrētos projektos. Tie, kas darbojas tehniskās profesijās, tiem ir tādas labas strateģiskās domāšanas spējas, un viņi ātri risina problēmas. Tā ātrā problēma risināšana šeit ir absolūti visiem raksturīga. Tāds mazs brīdinājums. Šeit cilvēki var būt pārāk nepacietīgi, tie, kas jau no dabas ir nepacietīgi. Tāda vēlme izdarīt tagad, ātrāk, un iespējams šeit var arī riskēt, nepārbaudot visas detaļas. Kā tad ir ietekme uz mūsu attiecībām? Šeit mums ir viegli izteikt savas vajadzības un savas vēlmes, ko citā dienā mēs varbūt neizteiktu. Šeit var būt arī tāds parādīties tiešums, tāpēc kādam ļoti jūtīgam cilvēkam var šķist, ka komunikācija ir pārāk asa. Bet tā ir laba enerģija pāru strīdu risināšanā, tieši tamdēļ es nolēmu jums iedot tādu manu skatījumu, kā mēs varam strīdēties ar labiem rezultātiem, jo bez strīdiem jau dzīvē nav iespējams nodzīvot dzīvi nesastrīdoties. Un tātad šis aspekts dod tādu vēlmi nevis klusēt un kaut ko paslaucīt zem paklāja, bet risināt. Un to mēs arī, tātad par to mēs arī parunāsim. Romantiskā ziņā šeit ir labi rīkot romantiskos randiņus, ceļojot, kopīgi sportojot, kopīgi kaut kādus projektus veidojot. Un, protams, kā jebkurš aspekts, arī uz veselību atstāja ietekmi šis aspekts. Šeit ir labi sākt fiziskos treniņus, jo mūsu prāts mums palīdzēs būt mērķiecīgiem, uzturēt šo, ko mēs būsim sākuši, tātad disciplīna mūs vedīs pie labiem rezultātiem. Un šī garīgā enerģija, ko dod Merkūrs ar Marsu labā tādā plūdumā, viņš mums palīdzēs pārvarēt arī nogurumu. Tas, kādi riski šeit var būt, ka šis ātrais temps, kādā mēs gribam dzīvot šajās dienās, var radīt kaut kādas traumas, ja mēs patiešām steidzamies. Parunāsim arī par mūsu mazuļiem. Mazuļi var būt nepacietīgi, bērni var gribēt daudz redzēt, arī viņi tiecas un traucas uz rezultātu. Tāpēc varbūt nodarbiniet viņus, dodiet viņiem, ļaujiet apgūt kaut kādas praktiskas prasmes, ir sevišķi, kas saistīts ar sporta spēlēm, ar valodām, te varbūt arī riteņbraukšana, jo bērni būs zinātkāri šajās dienās, viņiem būs vēlme aktīvi iesaistīties dažādās rotaļās un arī spēlēs. Izmantojiet to. Sievietes kļūs pašpārliecinātākas, labprāt izteiksies, tāpēc ir gatavs tātad pateikt arī, ko jūt, ko domā, un tamdēļ arī šeit var būt tātad dažādi viedokļi, starp kuriem ir jāatrod vai nu kompromisi, vai jauna, labāka ideja, kā jūs varat to atrisināt. Un tātad sievietes spēs nostāties par sevi bez pārmērīga konflikta, saprātīgi atrisināt kādu nepatīkamu situāciju. Vīrieši arī ir gatavi pārunām šajā laikā, tāpēc tas tāds labs laiks pārunām par nopietnām lietām,
jo prāts viņiem ir ašs, un viņiem ir arī vēlme uzņemties iniciatīvu un skaidri mērķi, jo prātā, ja kādai sieviešu problēmai viņi var atrast gan mērķi, gan praktisks soļus, kā to atrisināt. Un, ja jums augi ir jūsu mīlestība un dārs, tad jūs varat šajā periodā tātad pārstādīt, apgriezt, mēslot, un šeit tas viņiem arī patiks. Protams, ka arī dzīvniekus es neesmu aizmirsusi, un tas ir labs laiks, lai dzīvniekus apmācītu. Īpaši suņiem un zirgiem šis ir piemērots laiks, kad viņi ir modrāki un atsaucīgāki komandām. Ja viņi nav nodarbināti, tad viņiem, protams, var būt dažādas blēņas prātā. Un tagad parunāsim par to, kā tad, ja šajā periodā mums zvaigznes saka, ka jūs jebkuru strīdi varat tātad novest pie patīkama rezultāta, tad parunāsim par to, kā tad būtu labi strīdēties pareizi, lai rezultāts ir tāds, kas mūs apmierina, nevis tāds mūžīgs konflikts, klusējošs naids, bet strīds, kas ved pie laba rezultāta. Un tāds ir iespējams šajā periodā, kad Merkurs veido patīkamu aspektu ar Marsu, jo strīds pats par sevi tas nav nekas slikts. Mēs to varam salīdzināt, tā kā pēc pērkona negaisa jūs iziet ārā un ir viegli elpot, kaut gan pirms tam viss tā tūka, palika viss drūms, tumšs un negaisa, jā, un pēc tam ir gaiši, viegli, tīri, svaigi. Kas tad var radīt vēl lielāko problēmu? Tas, ka jūs cīnaties vienīgi, lai uzvarētu, lai panāktu savu, lai otru cilvēku sagrautu. Ja jūs cīnaties, jūs risinat kaut kādu problēmu, lai izprastu, saprastu, padarītu jūsu abu dzīves labākas, tad tas ir tas rezultāts, kas mūs ved pie, tas process, kas mūs ved pie laba rezultāta. Un šajā laika periodā tad veidojas tad laba enerģētika, lai beigās būtu vairāk saprašanās starp cilvēkiem, nevis dziļākas plaisas. Un tāpēc, kad jūs ejat iekšā strīdā un sākstat strīdēties, mēģiniet priekš sevis noformulēt, ko jūs gribat panākt. Vai jūs gribat uzvarēt, vai jūs gribat izprast, vai jūs gribat pārliecināt. Un par ko ir tas strīds, vai viņš ir par kaut kādu faktu, vai tikai par kaut kādām jūsu sajūtām, vai par vērtībām, jo sajūtas nevar pierādīt, ja, bet faktus tos var gan uzklausīt, gan izsacīt, jā, tātad par to jūs vienojaties. Un strīda laikā nevis domājiet kaut kādas savas domas, bet patiesi klausieties, ko tad tas otrs cilvēks jums saka. Jo citreiz mēs tikai gaidām, kad mēs varēsim pateikt to, kas mums šeit ir sakrājies un kaut ko tad oponēt. Bet paklausieties, ko tas cilvēks, kas ir jums pretī, grib jums pateikt. Varbūt pat atkārtojiet ar saviem vārdiem vēlreiz, vai es pareizi saprotu, tu man tagad saki tā un tā. Un tev šķiet, ka ir tā un tā. Un tad jūs patiešām dzirdēsiet, jā, ko tas oponents jums saka. Un varēsiet arī paši labāk izprast, nes tikai gatavot kaut kādus pretargumentus. Katrā ziņā tāds sens, klasisks veids, kā nevajag darīt, neuzbruciet personai, kritizējiet ideju, ne cilvēku. Un sāciet savu kaut kādu pretargumentāciju, nevis ar tu vienmēr dari tā un tā, jeb tu vienmēr esi šāds un tāds, bet, jo tas būs tā kā aizsardzība vai aizvainojums, bet sakiet, es jūtos tā un tā, es domāju tā, un sāciet ar es, no es pozīcijas runāt, tas ir tāds par atvērtību, un tas ir tāds par tādu iespēju atrast risinājumu, un tur ir jūsu personīgā pieredze, un tā, ja jūs jūtaties tā, tas ir par jums, tā ir jūsu pieredze, un jums ir grūtāk gan apstrīdēt, gan izdarīt kaut kādus vispārinājumus, un tad tā jūsu pozīcija arī kļūst spēcīgāka, un viņa vairs nav sagraujama. Noteikti ļoti svarīgi ir kontrolēt tempu un toni, ja balss kļūst skaļāka, tad pieaug arī jūsu adrenalīns ķermenī. Un tad jums ir daudz grūtāk sevi kontrolēt, jūs varat tiešām iziet no visiem rāmjiem. Un tur samazinās arī jūsu loģiskā domāšana. Tamdēļ es teiktu tā, atcerieties, ka pauzes ir
vēlamas, un tas nebūs jūsu vājums, tas būs laiks, kad jūs, teiksim, tā kopējā temperatūra katliņā maķinīt nokritīsies, un arī smadzenēs, ja viņas paliks vēsākas, mierīgākas, un jūs spēsiet adekvātāk uztvert tātad, kas notiek. Un, protams, atradīsiet arī precīzākus, pareizākus vārdus, nevis vienkārši bļaustīsieties. Un, protams, ir jauki, jūs spējat saglabāt šo pašsavaldīšanos, iekšējo mieru, un varat uzdot tik saprātīgi jautājumu, kā mēs varam atrisināt šo kaut kādu jūsu konkrēto problēmu tā, lai jums abiem tas būtu pieņemami. Esiet gatavi tam, ka dažreiz tas būs kompromiss, tie būs pāris soļi no vienas puses un no otras puses, kad jūs nāksiet viens otram pretī, bet citreiz tā varbūt arī kaut kāda pilnīgi jauna ideja. Pieņemsim, jūs viens gribat braukt uz Lietuvu, otrs uz Igauniju, bet nevarat vienoties, kurp jūs dosieties, un beigās atrodiet tā tad jaunu ideju, ka jūs aizbrauksiet uz Spāniju. Ja? Tas varbūt arī kaut kas pilnīgi cits, tas var nebūt kompromiss. Un noteikti, ja tas ir strīds, noteikti vienojieties arī, apstipriniet to, par ko jūs vienojaties. Jo ir ļoti svarīgi pat tad, ja jūs neesat visu atrisinājuši, ka ir kaut kas, par ko jūs esat vienojušies, lai jūs nepalieciet šajā kara stāvoklī, kādā naida dusmu stāvoklī, tad vismaz ir kaut kas, par ko jūs vienojaties, ja jūs nenonākat līdz galīgam risinājumam. Tas arī ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi ir arī abiem vienam otru sajust. Tas ir gluži tā kā jūs dejotu. Dejojot, vienmēr kāds viens uzņemas vadību, ja jūs abi divi gribēsiet vadīt un raustīt viens otru vienlaicīgi, tur nekas nesanāks. Kustības kļūst absolūti haotiskas. Vienkārši pamēģiniet dejot, kad katrs dejo, vada, virzās, katrs uz savu pusi. Tātad tajā mirklī, kad jūs izpratīsiet ritmu, deja kļūst par sadarbību un arī jūsu strīds kļūst par sadarbību. Tātad izprotiet šo jūsu abu kopējo ritmu šajos strīdos. Ir visas iespējas vienam otru iepazīt, vienam otru sajust. Un tad jūs patiesi izprotot viens otru, varat arī kļūt par tādiem cilvēkiem, kas prot sadarboties. Lūk, tāpēc izmantojiet šo lielisko aspektu, kas mums ir iedot šajā laika periodā. Vērojiet tātad, kā šīs enerģijas izpaužās, vērojiet, ko jūs varat paņemt no tā, ko es jums tagad stāstīju. Un patiesi atrisiniet kādu problēmu, kur jau sen prasās pēc risinājuma, un atrisiniet tādā patiešām elegantā veidā, apliecinot, ka jūs protat strīdēties. Veiksmīgi!